tika lemts par jaunās aizkrauklas vidusskolas direktora apstiprināšanu. Un direktora godā tika iecelts Alis Robinskis, kurš savas pilnvaras sāks pildīt jau 1. augustā. Tādēļ jautāsim, tikko vakar tas ir noticis, kādas ir šodien sajūtas uz iecelšanu tik atbildīgā amatā. Jā, labvakar. Es nezinu, vai ar to godu jāsāk. Varbūt jāsāk ir ar to darbu apjomu, ar to dažādo darbu virzienu, ar tām problēmām, varbūt, kas saistās ar šo jaunās skolas vadīšanu. Jo, jā, tiešām tā ir lielākā skola tuvākajā apkārtnē. Vairāk kā 800 skolēni būs kopā mūsu vidusskolā. Kopā būs 45 klašu komplekti, un tas, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti liels skaitlis vispār. Bet noteikti Latvijā tas nav lielākais skaitlis, jo Latvijā ir daudzas vidusskolas, kur ir virs 1000 skolēniem tiek mācīti. Jā, tātad jaunā Aizkrauklas novada vidusskola apvienos sevi patreizējā Aizkrauklas pilsētas sākuma skolu, 1. vidusskolu un ģimnāziju. Bet mācības turpināsies vēl joprojām visās 3 ēkās, tā var saprast. Jā, tas tā noteikti būs tuvākajos 2 gados vēl vismaz. 3 adresēs mēs nodrošināsim izglītību katrā no posmiem pakāpeniski droši vien būvēsies tā piebūve pie 1. vidusskolas, un tas mērķis ir palikt uz 2 ēkām, uz 2 lielajām vidusskolu patreizējām ēkām. Protams, ja viss ir tuvāk, tad noteikti tas risinās daudz ātrāk, labāk un operatīvāk. Daudz jautājumu, jo skolas dzīve ir tiešām ļoti daudzu operatīvi risināmu jautājumu, ja tā var teikt, kopums, apvienojums un tā tālāk. Jā, un varbūt, ka mēs varam paskatīties arī uz tām bažām. Protams, ka tas ir liels pārmaiņu laiks visiem. Varbūt, ka ir iezīmējis jau kaut kādas galvenās jau problēmas, kuras varētu rasties, neskatoties uz visiem daudziem plusiem, kas ir apvienojot un veidojot šo vidusskolu. Kādas jūs saskatāt tās pirmās kliedzošākās problēmas? Vai grūtības, pareizāk sakot? Jā, tiešām es teiktu, ka tās noteikti būs grūtības, neērtības, dažādus uzdevumus izpildot, jo daži pedagogi, speciālisti, viņiem noteikti būs darbs vairākās adresēs, vairākās ēkās, un tas, protams, saistās ar laiku, kas ir jāizmanto, lai pārietu no vienas skolas ēkas uz otru, jo droši vien, ka tas tā būs arī, ka vienā dienā būs arī darbs 2 varbūt mājās. Un tas varētu būt kā viens no, tad šobrīd mēs domājam grāmatvedības un lietvedības jautājumus pēc iespējas vairāk kārtot elektroniski. Es ceru, ka mums tas arī izdosies. Mums ir notikušas vairākas, ja tā var teikt, apmācības, kurās mēs esam iepazinuši jau elektronisku sistēmu, kurā varētu šī lietvedības daļa darboties. Un es domāju, ja tas mums izdosies, tad tas mums arī veselu rindu šādu problēmu atrisinās un pasākumus pātrinās. Jā, noteikti droši vien, ka darba optimizācija un tiek meklētas risinājumi, kā viss tagad kompaktāk risināt, kas arī ir viens no mērķiem apvienojot, bet galvenais jau ir tā mācību kvalitāte, protams, un tādā lielā skolā mēs iegūstam kaut kādu vienotu koncepciju par vienotu izglītības koncepciju mūsu novadā, un viss notiek strateģiski vienoti, nevis 3 stratēģijās, kā līdz šim. Varbūt mēs varam pieskarties nedaudz arī tām
mācību programmām, kuras būs jaunajā vidusskolā? Vai viņas saglabāsies tās pašas, vai varētu sagaidīt kaut kādas izmaiņas? Es domāju, ka sākuma stadijā nekādas lielās izmaiņas tur noteikti nebūs. Vienīgi varbūt tikai izmaiņas, kuras ir saistāmas ar kāda jauna mācību priekšmeta ienākšanu. Piemēram, pagājušajā gadā ģimnāzijas 7. klasē mēs uzsākām datorikas pilotēšanu, mācību priekšmetu pilotēšanu. Tas mums izdevās. Šogad mums šis pilotu projekts ir 8. klasē jāturpina. Gribētos arī mazākumtautību daļai šīs lietas arī akcentēt un tādā pašā veidā arī attīstīt tur. Es domāju, ka ir šai virzienā ir plusi, kad mēs pārredzēsim no 1. līdz 12. klasē pilnīgi visu mācību procesu. Tas būs atkal vēl viens virziens, kas mums šobrīd ir noteikti daudziem jāapgūst, jo daudzi mūsu skolotāji pēdējos gados ir strādājuši tikai ar 7-12 klasēm, bet šobrīd nāk jauns, it kā ir jāatgriežas atkal kādreiz varbūt jau pieredzētā situācijā, kad ir jāsāk apmācība no 5. klases. Arī mūsu vadības daļai noteikti tas būs varbūt arī papildinājums, kad būs jāpaskatās, kas notiek vai no sākuma posmā, vai arī nākamajā posmā. Jo kādam no mūsu vadītājiem varbūt galvenokārt iznāca strādāt tikai vienā daļā, vai nu tas bija 7-12, vai tas bija 1-6 daļā. Un varbūt noslēgumā mēs varētu parunāt par to, kā mūsu vidusskolā ietekmēs jaunā algu reforma, vai tas ir šobrīd redzams jau ar pozitīvu zīmi, vai tomēr tajā ir vēl daudz, kas nezināms? Uz šo jautājumu laikam man jāatbild, kad šobrīd vēl tas ir nezināms. Es redzot tos prognožu skaidrus, kuri mums ir pieejami, es rēķinu, ka mūsu skolai nevajadzētu aiziet mīnusos šajā virzienā. Bet nekādi lielie plusi noteikti arī šeit nesanāk. Es domāju, ja 5-7% tas būs plusā, tad tas būs ļoti labi. Tad tas nebūs vismaz, es tā teiktu, nebūs konkrētajam cilvēkam tāda veida tas zaudējums, bet drusiņ būs pluss tomēr. Ko tagad neliels atvaļinājums, un tad 1. augustā jāķerās klāt jaunās skolas izveidošanai, sākot ar visām slodžu sadalēm un telpu iekārtošanām. Droši vien, ka tā, vai ne? Gribētos ļoti, lai tā būtu. Es ceru, ka tas tā būs, un paspēsim mēs arī kādas nedēļas arī atvaļinājumā pabūt. Un, cik es zinu, tad jūs esat lēmuši par to, ka 1. septembris notiks visiem kopā pilsētas centrālajā laukumā, tātad visiem vidusskolas audzēkņiem, neskatoties to, ka viņi mācās 3 ēkās, visi pulcēsies laukumā un pēc tam katrs dosies savu ēku. Es domāju, ka tas ir jau ļoti loģiski, kad gan pedagogu un darbinieku kolektīvam ir jākļūst daudz vienotākam no 3 šobrīd kolektīviem un arī skolēnu kolektīvām. Tā ir lieliski iespēja sanākt kopā un redzēt, vai tiešām mēs esam tik daudz, cik mēs esam. Cik mums ir saskaitījuši, jā. Tātad mainīsies tradīcijas, būs jāveido kopīgs, milzīgs, liels gan skolēnu, gan skolotāju kolektīvs, un tad mēs novēlams izturību. Un lai izdodas tiekamies 1. septembrī. Paldies! 29. jūnija domes sēdē apstiprināja nolikumu par licencēto makšķerēšanu Daugavā Leipus Pļaviņu Hes. Vienlaikus dome lēma nosūtīt saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskajā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sacinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā Domas vēstis un izlikt pašvaldības Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā Domas vēstis. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās un publicēšanas pašvaldības mājaslapā un Aizkraukles novadā būs iespēja visiem makšķerēt gribētājiem saņemt licenci pilnvarojuma līgumu par licencētās amatieru zvejas un makšķerēšanas organizēšanu pašvaldība noslēgusi ar biedrību Vides aizsardzības asociāciju, kuras uzdevums nodrošināt noteikumu ievērošanu, tad izskaitā sadarbībā ar pašvaldību, plašsaziņas līdzekļos sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas ieviešanu konkrētajā ūdens tilpnē un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju novietošanu ūdens tilpnē vai tās piekrastē, nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju ūdens tilpņu tūmā tajās dienās, kad ir atļauta makšķerēšana, kā arī vietējos laikrakstos pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju. Līgums noslēgts uz 3 gadiem, un kā mums pastāstīja biedrības pārstāvis, makšķerēt gribētāju Aizkrauklē netrūkst, jo līdzīgas līguma saistības ar pašvaldību biedrībai jau bija pirms gada. Licences varēs iegādāties degvielas uzpildes stacijās. Sarunāsimies ar Aizkraukles novadomas priekšsēdētāju Leonu Līdumu un jautāsim par aktualitātēm, kas šajā vasarā ir saistībā ar pašvaldību un tās uzņēmumiem. Kā pirmais jautājums mums interesē par Aizkraukles ATU pievienošanos autotransporta uzņēmumam CETA. Kā viss norisinās un kā tur ir jaunumi? Jā, labdien! Vasarā patiesi šī sasaukuma viens no tādiem kardināliem risināmiem jautājumiem darbā mūsu kapitāla sabiedrībām bija mūsu SIA ATU darbības stabilizēšana. Bija skaidrs, ka tas mantojums, ko no rajona saņēmām 9. gadā, kad tika izveidot 6 novadi, bet tie pārējie 5 novadi neņēma līdzdalību šīs sabiedrības autotransporta uzņēmumu uzturēšanai. Ņemot vērā arī lielo cīņu autopārvadājumu tirgu un iepriekš zināmā mērā neskaidro valsts atbalstu. Kā lai to valsts atbalstu? Kā zināms, mums jau labu laiku bija problēmas mūsu uzņēmumā ATU. Tāpēc mēs jau pirms kādu laiku meklējām risinājumus. Viens no tiem bija pievienoties kādam lielākam, stabilākam uzņēmumam. Protams, es atgādināšu, ka mēs izvērtējām, ka mums šķita vispievilcīgākais tāds uzņēmums, kura īpašnieki pamatā ir pašvaldības. Jo, tur ir pavisam cita rakstura uzņēmums. Kā zināms, šis process iesākās jau pagājušā gada sākumā, un šogad, būtībā vakardien, var teikt, ka juridiski noslēdzies, jo uzņēmuma reģistrā ir ieraksts par to, ka Aizkraukles ATU ir pilntiesīga filiāle akciju sabiedrībai CETA, kas varētu tulkoties kā CS autotransporta apvienība. Lūk, un šodien bija CSIs akcionāru kārtējā sanāksme, kurā tika izskatīt 15. gada rezultātu, gada pārskats, un reizē arī tika apstiprināta tāda mūsu iekļaušana. Pirmo reizi sadarbos ar citiem akcionāriem, pašvaldību vadītājiem, būtībā no Vidzemes ziemeļu puses, un kā viņi smējās, tagad šī sabiedrība plešās līdz pat Lietuvas robežai, pateicoties mūsu ATU pievienošanai. Protams, ka šai lielajai akciju sabiedrībai ir arī nākošie plāni, kā viņi varētu sadarboties ar citu pašvaldību autotransporta uzņēmumiem. Jo, kā zināms, autotransporta pakalpojumu tirgu ir nežēlīga konkurence. Varētu domāt, ka privāto uzņēmēju rokās esošie uzņēmumi, kā mēs to redzam dažkārt sabiedriskajos medijos, viņu rīcība dažkārt nav ētisks, varbūt nav līdz galam godīgas. Savukārt šīs sabiedrības darba rezultāti un arī darbības principi, viņi ir starptautiskā kvalitātes certifikāta ISO turētāji, un viņu darbības kvalitātes standarti ir ļoti augsti. Viņiem ir ļoti stabila ekonomiska finansiālā situācija, viņiem ir augsta
pakalpojumu sniegšanas kultūru, un viņu darbības raksturs pa gadiem ir tāds prognozējums un pašvaldībām ļoti piemērots. Es gribētu teikt, ka mazliet tā skaitļos, kas ir noticis ar šo savienošanu, tad mūsu 47 darbinieki ATU, aizstāvs ATU, ir pievienojušies un kopā ar CATAS darbiniekiem sastāv 448 darbinieks. Tāds, valsts mērogā līdzīgs komerces uzņēmums. Pietiekami liels. Mūsu ATU šoferīši nav neviens zaudējis darbu sakarā šo apvienošanos. Jā, tieši šoferīši nav zaudējuši darbu, un, cik es saprotu, arī vairāki dabūjuši klāt darba vietas. Un mūsu šoferīšiem cits darba režīms varbūt ir, jā, bet arī stingras pamats zem kājām un pārliecība par nākotni. Tā es gribētu raksturot šo situāciju. Protams, droši vien arī autoparks tiks varbūt atjaunots, ja mums ir diezgan jau nolietoti autobusi, CATAS autobusi, kurus mēs redzam ripojot Latvijas ceļiem, viņi ir diezgan glīti un moderni un jauni. Tieši tā, es domāju, daudz aiztraukuši par šiem gadiem iepazinuši un izīrējuši CATAS autobus gan ārzemju braucējiem, gan arī tuvākiem braucējiem. Un mūsu 24 autobusi, kas tika iekļauti pie tiem kopā 194, kas ir CATAS īpašumā tagad kopā ar mūsējiem. Protams, ka mūsējie ir vairāk kā 10 gadu laikam līzingā tika ņemti un jau nolietoti. Līzinga maksājums mūsējiem veids nākošu gadu, ja es nemaldos. Un mēs jau laikam vienu autobusu esam no viņiem saņēmuši palīdzībai, bet kā šodien runājām akcionāru sapulcē, tad šī vienādā attieksme pret filiāliem, tas ir šīs sabiedrības darbības principos, un nekur nav tā, ka vienā pašvaldībā sliktāka autobusa nekā citā, viss tā vienmērīgi attīstās, piemēram, tika atzīmēts, ka iepriekšējā gadā nopirkt 14 vai nu pilnīgi jaunu vai mazliet autobusi, un tikai 6 no tiem ņemta līzingā. Tas liecina par to, ka finansiāli rādītāji ir tādi, ka viņi var iegādāties uzreiz tieši ar jaunas autobusus. Un es domāju, mums ilgi nebūs jāgaida, lai arī mūsu autoparku beidzot nomainīt, uzlabot un pakalpojums kļūt kvalitatīvāks un drošāks. Ko es vēl gribētu atzīmēt no šodienas sarunas nedaudz perspektīvas skatoties, ir plānots viņiem iespējams jau 1. septembri ieviest šīs elektroniskās kartītes, norēķinu kartītes, īpaši tām iedzīvotāju kategorijām, kuru pārbraucienus finansē pašvaldība, piemēram, skolēni. Mums gadījumā arī pensionētie ļaudis, kas brauc uz mazdārziņiem. Tādā gadījumā var ļoti labi redzēt katra pasažiera, kuram pat zināms vārds uz vārds, kā viņš ir izmantojis šo iespēju, cik regulāri braucis, kad brauc, var vienkārši analizēt arī, ja. Tas nav slikti tiem pašiem skolēniem, katrā ziņā arī šī. Viņi savāc biļetes nes uz šobrīd tā ir. Tas būtu elektronisks uzskaitījums. Acīm redzot, tas notiek ātrāk un vienkāršāk. Vienīgi tas, ka mums būtu jāizdod šīs kartes. Bet, skatīsimies, gaidīsim, redzēsim, jo arī šī nozara ļoti attīstās un šīs uzņēmums ļoti domā par progresīvām darba metodēm. Vēl es pieminēju ISO certifikātu kvalitātes. Prieks, ka šīs apvienošanās darbs ir izdarīts, un jākot tikai būt kā filiālei un baudīt šo CATAS dāsno roku un cerēsim, ka arī iedzīvotāji to drīzumā jutīs. Bet tagad pievērsīsimies vēl dažiem jaunumiem, tātad tie varbūt ir saistīti ar pašvaldības nākotnes plāniem un konkrēti ar sporta infrastruktūras attīstību ir iecerēti 2 interesanti projekti, varbūt par tiem mazliet pastāstīt. Jā, tātad, kā zināms, mēs remontējam arī ielas, remontēsim ielas, kas pamatā laikam tie fiziskie darbi sāksies pēc jaunā gada. Skolas piebūves celtniecība mums ir plānota un tam līdzīgi darbi, bet mūsu attīstības programmā deputātu apstiprinātā un iedzīvotāju apspriešanā nodotā bija arī tāda ieraksta par atsevišķu sporta nodarbēm
izveidotu laukumu izveidi. Šobrīd mēs runājam par 2, kur vienu no tiem mēs saskatām iespēju Latvijas-Lietuvas sadarbības programmā iekļaut un finansējumu rastu. Tas ir runa par Vailo celiņu, kas ir pretī ģimnāziju, Vailo parku, kas ir pretī ģimnāzijai, kuram blakus varētu būt arī atklātais skateparks. Bet, patiesi moderns, jo tā firma, kur mēs sadarbojamies, viņi pat apkalpo olimpiskās spēles un gatavo šos laukumus. Bet tā ir tur ir Latvijas pārstāvji, ar kuriem mēs sadarbojamies, un mēs šobrīd plānojam, kā to varētu darīt veiksmīgāk, lētāk, izmantojot to materiālu, kuru mēs no ielu renovācijas dabūsim. Kā zināms, arī nojautās skolas īpašnieks labprāt to materiālu, kuru mēs redzam, ka mēs varētu arī no turienes to paņemt. Un tam līdzīgi. Tā kā nobērt apakšējo kārtu, nobērt kādus pauguļus no ielas noņemtā slāņa. Tieši tā. Tas varētu, droši vien pie reālajiem darbiem, tas varētu sākties nākošā gada pavasarī, ja projekts ir apstiprināts, jo, tas ir projekta konkurss, jā, mums ir partneri, mums ir Jaunjelgavas novads, mums ir Lietuvā Birža pilsēta. Protams, šī projekta ietvaros, mums ir iecerēts, ka šis parks, kas ir pretī ģimnāzijai, viņš varētu būt dažādu pārējo aktivitāšu, fizisko aktivitāšu parks. Bet tātad tur jau kādu laiku mums ir vingrošanas komplekts. Šo ziemu faktiski izveidojām jau, apgaismo teritorijas daļu, kurā mums ir iecerēts slēpošanas trasīt, izveidot soļošanas trasīt, bet pa vidu varētu izveidoties šī Vailo trase, kura lielā mērā varētu būt līdzīga tai, kas ir Daugavpilī, un Daugavpilī ir tik inovatīva, tik laba, ka Baltijā nav tik laba. Es domāju, ka mēs saprātīgās cenās, tā nopietni domājot, izveidosim ļoti interesanti jauniešiem arī šo iespēju. Kā aizskatīt uz Daugavpili, tad var apskatīt šo te velo parku, kurš netālu no Cietokšņa atrodās un pasapņot par to, ka iespējams aizkraukot pēc kāda gada arī tāds būs. Apmēram līdzīgs. Ne tik lielos apjomos, ne tik lielos etapos, jo tur viņiem ir līdz 5 gadi, līdz 14 gadi, un tad ir tā sarežģītā prasība. Mums būtu tā sarežģītā un vienīgā, vismaz pagaidām. Varbūt kaut kad nākotnē varētu kaut kas cits. Un otrs projekts. Atkal ir domāt, mēs tā kā esam veselīgi dzīvesveidu pašvaldība, esam tur iestājušies, un mēs atkal iekļaujamies vienā projektā, kurā būs pietiekami liels finansējums dažādām veselīgu dzīvesveidu aktivitātēm, nevis infrastruktūrai, bet aktivitātēm, pasākumiem, kas gan izglītos, gan aktivizēs, gan iemācīs visdažādākajām problēmu grupām iedzīvotāji, gan līdz skolas vecuma bērniem pamatā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem šķiet līdz 54 gadi jau dažādas aktivitātes tiek atbalstītas. Un ko es gribēju to teikt, kad mūsu attīstības programmā bija vēl arī sporta laukumiņu izveide citiem mērķiem. Es gribu atgādināt, ka tad, kad mums kādreiz slavenā ledus hala tika vērta ciet, jo nebija iespēja nevienam uzturēt, tad sabiedrībai tika solīts, ka pilsētā tiks izveidots hokeja laukums, kas būtu alternatīva, bet atvērtais. Tātad tas tika solīts, tātad tur attīstības plānā vēl ir domāts vēl par citiem āru laukumiem, lai tur būtu volejbola, basketbola, minifutbola un arī tenisa spēlēšanas iespējas. Īstenībā mēs, domājot par salikto, jeb šādu daudzfunkcionālo sporta laukumiņu, ko varētu tur otrā pusē jau aiz ledus halas izveidot, aiz sporta halas, izveidotu nevis vienu šauru kādu laukumiņu, bet salikt kopā visu šīs iespējas, gluži kā tāds kombines. Daudzfunkcionāls, kur varētu izmantot visus 12 mēnešus gadā. Un tas ir efektīvāk, un tas ir pareizāk, un tas ir tā godīgāk. Uz vienu laukumu ziemā varēs uzliekt ledu un spēlēt hokeju. Hokeju, tā doma ir, vasarā mainot tīklus, spēlēt gan volejbolu, gan basketbolu, gan tenisu, Šīs ārnodarbības tās ir būtiskas, jo zināmā mērā
uzbūvējot sporta centru, sporta halli, kādreizējā vidusskolas ģimnāzijas sporta laukuma eksistence tika iznīcināta. Vairs tur nav, zināmā mērā, tas tātad varētu tikt izmantots arī dienas laikā skolēniem. Skola mums jau ir liela ar jauno mācību gadu. Tur būs tāds segums, kur varēs ziemā veidot ledu, uzlejot ūdeni, un savukārt siltākos gadu laikos atļauties citu sporta veidus kultivēt. Jā, lieliski 2 sporta projekti, bet varbūt ir informācija par to dīvainu īpašumu, kas atrodas aiz Betes, kas tātad būs tiešā tuvumā jaunajam veloparkam un bojā to skaisto skatu, kas ir šajā meža ielokā, tie Daugavas, kā risinās jautājums ar šie grausta īpašnieku piespiešanu sakopt savu teritoriju. Jā, mēs esam ķērušies, lai risinātu šo problēmu, jo atkal viens grauds ir, kurš mūs neapmierina, jo tad, kad ķīniešu tautības īpašnieki to iegādājās, mums likās, ka viņu solījums, ka tur tiks izveidot kaut kādu mākslas galerijas, pats to dzirdēju no viņiem, ka tas būtu ļoti jauki. Izrādās, tas bija kārtējais apmāns, lai vienkārši droši vien dabūtu uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tad mēs pirms kādām šķiet 2 domas sēdēm jau sākām juridiski uzsākt cīņu ar šiem īpašniekiem, lai varētu vispirms izveidot šo drošību, tas ir gan ierobežot, gan izdarīt visu, lai tur, teiksim, jaunieši vai kādi citi, kādi neapzinīgi mūsu iedzīvotāji neiekļūt iekšā un tādējādi nepakļaut briesmām savu veselību un savu dzīvību. Tātad mēs esam brīdinājuši viņus, attiecīgi esam gaidījuši termiņus, ja mēs šīs pozitīvās atbildes uz aicinājumiem neesam saņēmuši, tad mēs tagad darīsim tā, ka mēs likuma kārtībā sākumā ieliksim pa savu naudu, veiksim šīs darbības, lai norobežotu, un tad pieprasīsim likumīgā kārtā viņiem atmaksāt visus tos finansiālos ieguldījumus, ko mēs tur ieliksim. Un es tā ļoti ceru, ka beigās mēs nonāksim arī līdz graustu nojaukšanai. Katrā ziņā tas ir jādara. Kā mēs zinām, tas nav tik vienkārši, ne Rīgā, ne Daugavpilī. Pašvaldībā nemaz tik viegli tas nav izdevies, bet mēs visu darīsim ļoti juridiski korekti, bet konsekventi un neatklātīgi. Jo tas ir kontrakt, ir jāskata pilsētā. Jā, liels paldies par sarunu, par jaunumiem, par patīkamajiem jaunumiem. Un... Es varētu vēl pateikt vienu no tādu, pavisam īsat. Vēl viens projekts, jo tagad projekta laiks ir. Mēs ļoti cerējām to, ka biznesa inkubātoru izveida aizkrauklē. Mēs tajā tīklā tā kā bijām, tur bija visi reģionāli attīstības centri, tur bija solīts arī Balskā un Dobulai, bet viss tiks sagriezts tā, ka Zemgalē būs tikai Balskā. Balskā atrodas vairāk tā kā pa vidu. Un tādējādi mūsu attīstības nodaļas sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu projektu ļaudīm esam jau politiskā līmenī Zemgalē attīstības padomē apstiprinājuši projektu koncepciju par uzņēmēju darbības punkta izveidu aizkrauklē, jo mums ir ļoti svarīgi veicināt jaunu uzņēmīgu cilvēku iesaistīšanos uzņēmēju darbībā. Varbūt viņiem ir kāds idejas, bet viņiem ir jāpalīdz, viņi ir jāiedrošina un viņiem jāsniedz kvalitatīva un ļoti saulaicīga palīdzība. Un mēs esam iecerējuši izveidot šo punktu sadarbībā ar mūsu patreizējās Svetbankas brīvajām telpām, kas pie viņiem otrajā stāvā. Un mēs ceram šo naudu dabūt arī tādu no Eiropas. Un es domāju, ka šis projekts arī ir ļoti nepieciešams, jo no vienas puses veidot, uzlabot infrastruktūru, brīvā laika pavadīšanas iespējas, tas ir ļoti labi, bet jādomā arī par to, kā mēs varam palīdzēt šeit attīstīt uzņēmēju darbību. Ja kurš tad nodokļus maksās pašvaldībai valstī. Jā, tā arī ļoti patīkama ziņa par šo biznesa atbalsta punktu. Vai tas ir 100%, ka tas varētu notikt, vai tur ir kāds, vēl... Tur vēl, protams, ir jāizsver konkurss, bet, piemēram, nākamā pirmdiena mēs sanākam kopā pamatā Sēlijas,
un arī Daugavas labākrastes novadu vadītājiem, lai kopīgi vēlreiz izrunātu šo koncepciju un arī tās svarīgākās lietas, kas viņiem šķiet nepieciešams, ko viņi sagaida no šī punkta. Un mēs tātad nestrādāsim tikai uz Būs novadu, mēs tātad strādāsim pēc definīcijas uz visu Zemgalu, bet droši vien praktiski vairāk uz šo te Sēlijas galu un labākrasta pašvaldībām no Skrīverēm līdz Pļavņām ieskaitot. Tā. Labi, liels paldies par sarunu un atliek novēlēt, lai visi iecerētie projekti arī dabū finansējumus, tur konkursus un arī realizējas dzīvē. Paldies! Paldies, strādāt! Lieliskās soprāna balss īpašnieces Alises Zenovjevas koncerts dzimtajā pilsētā atkal mājās 1. jūlijā 2018. Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Alise Zenovjeva dzimusi Aizkrauklē, pabeigusi Pētera Barsona Aizkraukles mūzikas skolu, tad mācījusies Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžā, vēlāk turpinājusi studijas Romas Santa Cecīlija konservatorijā. Pabeidza tās ar izcilību un, izturot lielu konkurenci, tika iekļauta La Scalas operas teātra akadēmijas studentu skaitā Milānā. Studijas pabeidza 2005. gadā un šeit arī uzsāka savu solistes karjeru. Šogad Jūrmalas operas festivālā Viva Itālija galā koncertā 16. jūlijā varēs dzirdēt Alisi Zenovjevu kopā ar Aleksandru Antoņenko un Egilu Siliņu. Koncerts Aizkrauklē Alises dzimtajā pilsētā notiks 1. jūlijā 18. pilsētas kultūras namā, pianiste Zane Volberga un violniece Olga Miņina. Aicinām visus Aizkraukles iedzīvotājus izmantot šo iespēju un klātienē dzirdēt mūsu izcilo novadnieci Alisu Zenovjevu, kura dāvina šo koncertu saviem novadniekiem. Ieeja koncertā bez maksas.